Rūbenes soli no fināla, otrajā pusfināla pārī abām komandām pa uzvarai. Pirmās līgas pusfināla sākušies ar zemāk stāvošo komandu uzvarām. UHC Dietlikana un Pirāņa Kur iekļūst Šveices NLA līgas finālā. Labdien, esiet sveicināti, dārgie florbola līdzjutēji! Mans vārds ir Kaspars Šmits, un jūs klausāties Floorball News W podcastu. Tuvāko minūšu laikā mēs atskatīsimies uz aizvadītās nedēļas notikumiem sieviešu florbolā Latvijā un pasaulē. Pagājušā nedēļa bija notikumiem bagāta, bet par visu pēc kārtas. Trešdien Rīgas Olimpiskajā centrā ar spēli starp RSU un Floorball klubu Ādaži noslēdzās Latvijas florbola čempionāts sieviešu virslīgas regulārais turnīrs. Sīvā cīņā ar rezultātu 4-3 pagarinājumā uzvaru svinēja rīdzinieces. Uzvaras vārds 63. minūtē guva Līga Cēbule. Aizvadītajā nedēļā Floorball News W sazinājās ar Ādažu komandas pārstāvi Jāni Kvedaru, lūdzot sniegt savu vērtējumu par savas komandas pirmo sezonu sieviešu virslīgā, un lūk viņa komentārs. Kopumā vērtēju debijas sezonu pozitīvi, lai kāds nebūtu iznākums un vieta tabulā. Tomēr tās ir jaunas emocijas, jauna pieredze. Debijas sezona tāda ir, kā saka, pirmie kucēni jāslīcina, un mēs to arī veiksmīgi izdarījām. Grūti pateikt, pagaidām vēl, kā saka, sezona tikko ir beigusies, vēl pamazām ir, kā saka, jāsakārto galvas, jāsaprot, kā ir noticies, ko varēja labāk, ko varēja sliktāk. Tad varbūt kaut kādu arī tādu komandas sapulci un kopēju izrunāšanos visticamāk jau attaisīsim tikai kaut kādu aprīļa vidus. Pagaidām vēl tāds, kā saka, nezinu, grūti pateikt, tāds stāvoklis, kad sezona beigusies un pirmām kārtām gribās domāt par traumas atdziedēšanu, kuru nav bijis maz šo sezonu, dēļ tā, ka tomēr spēlējām samērā paaugstinātas slodzes, dēļ tā, ka pārsvarā bija no 8, 9, maksimums 10 spēlētājs, un bija tā, ka pēdējā sezonas trešdaļu pusi no spēlētājiem gandrīz katru spēli gāja, un ar visādām saitēm un špricēm un smērēm un visu kaut ko, lai tikai varētu normāli kaut cik nospēlēt. Aizvadītās nedēļas nogalē tika aizvadītas pirmās divas Latvijas florbola čempionāta sieviešu virslīgas pusfināla sērijas spēles. Pirmajā pusfināla pārī Rūbenes savā laukumā ar 11-6 un 13-3 pārliecinoši pieveica Ķekavas Bulldogs, panākot sērijā 2-0. Pēc svētdienas cīņām Floorball News W sazinājās ar Buldoču kapteini Līgu Vancāni un Rūbenes uzbrucēju Evitu Rucītu, un lūk viņu komentāri par aizvadītajām spēlēm. Nospēlējām samērā labi. Bilietus, uz ko mēs iekritām, pirmās dienas, teikt, traumas līderiem tieši varbūt nedaudz izsita to spēli otrajā dienā, bet pirmā diena, kā pašas Rūbenietes arī nedaudz atzina, kad spēle nebija vienkārši arī viņām. Tā kā viss vēl ir priekšā. Protams, mēs esam ļoti priecīgi, kad abas spēles izdevās uzvarēt un diezgan arī pārliecinošs rezultāts. Tā kā esam soli no nākamā mērķa, kas ir fināls, protams. Tikko dzirdējāt Rūbenes un Ķekavas Bulldogs spēlētāju komentārus par pirmajām divām pusfināla sērijas spēlēm, bet daudz sīvāka cīņa bija vērojama otrajā pusfināla pārī, kur savā starpā cīnās FK Ķekava un RSU. Abas spēles notika Lielvārdas sporta centrā, un pirmajā mačā sākuma daļā abas komandas apmainījās precīziem metieniem, bet otrā perioda sākumā ar metienu no tālas distances atzīmējās Ieva Priede, izvirzot vadībā RSU komandu 2-1.
Prieks rīdziniecēm gan bija īss, jo pēc pusminūtes ķekavietis atkal atjaunoja līdzsvaru uz tablo, savukārt 37. minūtē Ieva Jurkāne nodemonstrēja lielisku meistarību kritienā, izdarot netveramu metienu pa Montes Čēmas sargātajiem vārtiem, panākot 3-2 Ķekavas komandas labā. Trešā perioda otrajā pusē vārtus guva Sintīja Kalvāna un gala rezultātā FK Ķekava svinēja uzvaru ar 4-2. Un piedāvājam paklausīties, ko tad pēc mača intervijā Florboņos W sacīja Ķekavas uzbrucēja Ieva Jurkāne un RSU aizsardze Ilze Justamente. Neko jācīnās, ir labs, pretinieki ļoti labi, ir jānovērtē visas iespējas, jāmet iekšā. Tā, ir jāiet katru spēli ar mērķi uzvarēt vienu golu. Tā arī, Pietrūkt nedaudz aizsardzībā, mēs esam, varbūt, uz papīra neesam tāds sastāvs kā Ķekavas. Ja aizspēlēt disciplēt aizsardzībā, mēs kurai komandai varam sagādāt galvasā. Šodien varbūt pietrūkt nedaudz divcīņās, nedaudz kāpinājumu, zaudējām pāris divcīņas, varbūt nenoskaņājāmies emocionāli, jo uz otrā perioda beigām redzēja, ka pietrūkt meitenēm emocijas vai kaut kā nolaidās rokas, varbūt tas bija tas, kādēļ mēs šodien zaudējām. Nākamajā dienā abas komandas tikās atkārtot. Atšķirībā no pirmās spēles svētdienas mačs iesākās samērā mierīgi. Bīstamākus momentus abas komandas radīja pirmā perioda otrajā pusē, tomēr rezultāts netika atklāts. Pirmie vārti tika gūti 22. minūtē, kad precīzu metienu vārta apakšējā stūrī izdarīja Alīna Logina. Otrās trešdaļas vidū pēc soda izspēles Aija Kuncīte panāca izlīdzinājumu, taču nepagāja ilgs laiks, līdz Ķekavas uzbrucēja Ieva Jurkāne atjaunoja vadību savai komandai 2-1. 45. minūtē tika nozīmēts soda metiens uz Ķekavas vārtiem, kuru lieliski realizēja Aija Kuncīte, atkārtot panākot izlīdzinājumu 2-2. Uzvarētāju noteikšanai bija nepieciešams pagarinājums, un tā 3. minūtē pēc teicams Sintīs Miļunas piespēles no laukuma stūra no vārtu priekšas bumbiņu raidīja Ieva Priede, atnesot uzvaru RSU komandai ar 3-2, tādējādi panākot izlīdzinājumu sērijā 1-1. Un tagad paklausīsimies, ko pēc mača intervijā Florboņos W sacīja RSU uzbrucēja Ieva Priede un Ķekavas uzbrucēja Anna Žižkuna. Manuprāt, komanda ļoti labi nospēlēja. Mēs ticējām saviem spēkiem un gājām tikai uz uzvaru, jo 2-0 būtu grūti atspēlēties. Man prieks par komandu. Visticamāk, laikam jau kā veiksme nebija mūsu pusē vienkārši varētu teikt, jo es uzskatu, ka mums bija daudz vairāk iespēju nekā viņām. Bet, ceru, ka ar nākamajām spēlēm mēs pierādīsim to un vienkārši jāsēsim treniņos to atspēlēsim un trenēsimies, darīsim visu iespējamo. Plašāks apskats un intervijas no sieviešu virslīgas spēlēm Lielvārdes sporta centrā varat aplūkot mūsu YouTube kanālā, adrese youtube.com/florboņosw. Pagājušajā nedēļā tika dots starts arī Latvijas florbola čempionāta sieviešu pirmās līgas play-offiem. Pirmajā pusfināla pārī Krustpils florbolistes sestdien nedaudz negaidīti ar 9-8 pārspēja regulārā čempionāta uzvarētājas Rīgas Lāvas. Uzvaras vārds nepilns 3 minūtes pirms pamatlaika beigām guva krustpiliešu līdere Inita Vojtiņa. Pēc mača Florboņos W sazinājās ar galvaspilsētas kluba galveno treneri Juriju Fedulovu un lūk viņa komentārs par pirmo pusfināla sērijas spēli. Spēle sākumā uz abām pusēm ir diezgan līdzīga. Mazliet vairāk kontrolējām bumbiņu, vairāk varbūt veidojām, bet līdz metienam tā arī nenonācām. Tas mazais laukums, tur nav vietas izkombinēt, ir jāspēlē vienkārši piespēlē mēt. Un viņām vairāk iekrita mums mazāk, teiksim, ļoti daudz mēs uzmetām virsū, aizmetām vispār garām vārtiem. Teiksim, savā laukumā viņas jūtas labi, cik tas ir maziņš, viņas var mierīgi savu taktiku realizēt, pārsit pāri. Un tad iespēl sūrī vidu un mēs. Tas ir tāds vienveidīgs florbols. Mēs savukārt gribējām kaut ko drusku gudrāk izkombinēt līdz tukšiem uz brīvu diagonālīti, ko uz tā mazā laukuma atkal nevarējām. Un tur pēc rezultātiem paskatās protokolā, tad tur
Viņas vadībā mēs panākam. Un pašās beigās tur viņas vadībā. Un mūsu aizsardze Liliāna ieskrēja vārdu priekšā šāpu vārtiem un pa pārlikni. Un tā ir viņas 30 sekundes pēc tam aiz mūsu vārtiem stūrī bumbiņu arī noturēja, lai mēs netiekam klāt. Kopumā varbūt viņām vairāk gribējās. Tā pirmā vieta, kas mums pēc regulārā mazliet apslābina meitenes, tā liekas, ka jau viss ir uzvarēts, viss tikai jāiet pakaļ medaļai. Tas, man liekas, tāds mums psihologisks faktors bija. Bet tā spēle bija laba un abas komandas centās, un es domāju, nākošās divas būs arī diezgan interesantas. Tālūk Jurijs Fedulovs, bet otrajā pusfinālā pārī savā starpā cīnās Rubene 1 un Liepu. Arī šajā spēlē cīņa bija diezgan līdzīga un mačs veiksmīgāks padevās liepainiecēm, kuras izcīnīja uzvaru pagarinājumā ar 5-4. Uzvaras vārds papildlaiku otrajā minūtē guva Linda Jēgere. Abas pusfināla sērijas līdz ar to ir sākušās ar zemāk stāvošo komandu uzvarām, un līdz ar to sagaidāms, ka cīņa par iekļūšanu pirmās līgas finālā būs jo īpaši spraiga. Aizvadītās nedēļas nogalē turpinājās Šveices NLA līgas izslēgšanas spēles, kā arī plejauts par vietas saglabāšanu stiprāko pulkā. Luīzes Biļinskas un Evelīnas Garbaras UHC Dietlikana izcīnīja 2 uzvaras pār Zug United 4-1 un 3-2 pagarinājumā, tādējādi iekļūstot finālā, uzvarot pusfināla sērijā ar 3-1. Noskaidrojās arī abu latviešu pretinieces finālā, un par tādām kļuva pašreizējās čempiones Pirāņa Kūr, kas 3 spēlēs pieveica Red Ants Ričenberg. Savukārt Diānis Jomins pārstāvētā FB Raiders DBR turpina cīnīties par vietas saglabāšanu Šveices NLA līgā. Playout 3. spēlē latvietes komanda piedzīvoja zaudējumu UHC Hofen vienībai pagarinājumā ar 5-6, bet nākamajā dienā svinēja uzvaru ar 1-0, un tieši Sjomina bija vienīgo vārtu autore svētdienas mačā. Pagājušajās brīvdienās cīņu par Norvēģijas kausu jeb NM 2014 trofeju uzsāka Guņtas Kārkliņas un Līgas Gērklāvas pārstāvētā Sveiva, kas grupu turnīrā izcīnīja uzvaru visās 3 spēlēs. Pirmajās 2 spēlēs Norvēģijas čempionis pieveica Bodo 11-2 un Greimalas 3-1, bet 3. spēlē izcīnīja pārliecinošu uzvaru pār Tunet ar 9-1. Pusfinālā latviešu komanda mērosies spēkiem ar Slevik, bet 2. pārī savā starpā spēkiem mērosies Holmlija un Tunet. Aizvadītās nedēļas nogalē tika dots starts Zviedrijas Superlīgas ceturtdaļfināliem. Visveiksmīgāk pirmās 2 spēles aizvadījušas Kaismora florbolistes, kas ar 9-0 un 4-2 pieveica IBK Dalen. Djurgārdens ar 7-3 un 7-4 pārspēja IBF Falun, bet pašreizējās Zviedrijas čempiones Rönnby sīvā cīņā abās spēlēs tika galā ar Endre IF 5-4 un 3-2. Par nelielu pārsteigumu parūpējās Pixbo Valenstam florbolistes, kuras iedzinušas stūrī vienu no visu laiku labākajām Zviedrijas Superlīgas komandām Iksu pirmajās 2 spēlēs izcīnot uzvaras ar 4-1 un 6-5 bullīšos. Ceturtdaļfināla sērijas turpināsies otrdien un trešdien. Sestdien pirmo maču cīņā par iekļūšanu Zviedrijas 1. divīzijā aizvadīja Zaņas Klābers pārstāvētā Krafstedens IBK Oskaršām viesos cīnoties pret Lindas Veivs. Šajā spēlē latvietes komanda izcīnīja uzvaru ar 4-3. Uzvaras vārds 53. minūtē guva Linda Karlsone. Otrā spēle paredzēta šo svētdienu, un 1. divīzijā iekļūs tā komanda, kas uzvarēs 2 spēļu summā. Tas arī viss, ko vēlējāmies pastāstīt. Atlicis vien ielūkoties šīs nedēļas notikumos. Nedēļas nogalē turpināsies sieviešu virslīgas pusfināli. 3. un 4. pusfināla sērijas spēles savā starpā aizvadīs Ķekavas Bulldogs pret Rubeni un RSU pret Florbola klubu Ķekava.
Šonedēļ tiks noskaidrotas tās divas komandas, kuras spēlēs pirmās līgas finālā, un tās, kurām būs jācīnās par bronzu. Otrās un nepieciešamības gadījumā arī trešās pusfināla sērijas spēles aizvedīs Rīgas Slavas pret Krustpili un Rubene 1 pret Liepuvu. Svētdien izšķirošo 5. spēli par palikšanu Šveices NLA līgā aizvedīs Diancis Jomins pārstāvētā FB Raiders DBR pret UHC Hofen. Izšķirošo spēli par iekļūšanu Zviedrijas 1. divīzijā aizvedīs Zans Klabers pārstāvētā Krafstadens IBK Oskaršām, vēlreiz mērojoties spēkiem ar Lindas Veivis, bet brīvdienās Evas Mauriņas pārstāvētā SU1 FV uzsāks cīņas Austrijas Bundeslīgas play-offā, aizvedot pirmās divas spēles pret IBC Leuben. Atgādinām, ka jūs ar mums varat sazināties elektroniski. Mūsu e-pasta adrese ir florbonews@inbox.lv. Paldies, ka klausījāties un atcerieties, dārgie draugi, ka sieviešu florbols nevis nerulē, bet gan rulē. Uz redzi līdz nākamajai nedēļai!